Labdien, dāmas un kungi! Es esmu jaunā podkāstu epizodē, un šodien man blakus ir, tā teikt, basketbola dzirkstelīte. Tā meitene, kas visus tur pie rokām, teiksim tā. Es esmu ar Aneti Blūmu. Čau, Aneti! Čau! Tad šodien parunāsim par basīti, parunāsim par, par dzīvi, teiksim tā, par skolu. Tev patīk skola? Es jau pabeidzu. Tur sprikals, tāpēc arī parunāsim par to. Parunāsim par Nikolai Puzikovu, un parunāsim par visu kaut ko. Tāpēc sākam, man te ir fakti, man te ir jautājumi, tāpēc iesim tā pēc secības. Un tāds pirmais, ko es gribu uzzināt par tevi, jo es pats arī zinu, nepazīstu tev tik ļoti tuvu. Tu esi uzaugusi Saldū, vai ne? Pareizi, vismaz tā ir rakstīts visur, kur skatījos. Esmu. Tu esi uzaugusi Saldū. Un tu komandā spēlēji šogad kādā? RSU, bet Getiņā? Uzmini, vitamīnu vēl. Jā, bet bija arī Saldus komanda. Bija Saldus, jā. Kāpēc nespēlēji Saldus komandā? Vitamīnu vēl ir, uzmini, ir... Tāpat tās ir vislabi, viss redz. 4. gadu. Jā. Mēs 4. gadu spēlējam. Nezinu, kā mēs izdomājam tādu nosaukumu. Tas bija tāds diezgan random, teiksim tā. Jā. Pēdējā vakarā bija jāpiesaka komandu, un mēs amās domājām, ko mēs varam? Nevar tā vienkārši Saldus, jo mums būtu bijuši iespējams meitenes no citām vietām. Un tā bija tāds bišķi cringe. Jā. Ja kāds pajautā, kā jūs sauc? Uzmini, Tas prikals. Tas tāds prikals, bet citreiz aiziet, citreiz ne, bet palika pie tā un nemainīs jau. 4 gadus sanāk, jā? Man liekas, 4. gads. Bet tā ritīgi. Jā, jums jau bija uzreiz vitamīnu vēl? Nē, vitamīnu vēl bija šogad. Tikai šogad? Šogad, jā. Es tikai šogad arī atnācu, tāpēc man likās, ka tas visu laiku bijis. Bet jums, parunāsim arī par Getiņu, bija šī tā, vai tev tāda skarba tēma tā ir? Nē, jautri, ļoti labi pavadīt vasaru, vismaz ir ko darīt. Nē, protams, jā. Bet šogad jūs bijat rangā pirmā vieta visu laiku, vai ne? Ja nemaldos, pēdējos 3 gadus esmu rangā pirmajā vietā. Es neatceros, vai pirms 4 gadiem bija tāds rangs. Jā. Bet jā. Bet jūs superfinālu, es baigi nezinu, piedod par Getiņu, nezinu vairāk par tevi tur citās lietās, teiksim tā, bet Džekos arī, kas? Nē, labi, slēgtos, bet par Getiņu jūs superfinālu esat kādu uzvarējuši? Esmu uzvarējuši 2 pagājušo gadu un aizpagājušo gadu. Pastāst, kas notika šogad? Es zinu, bet es gribu dzirdēt no tavas puses. Šogad, principā, meitenes tās pašas, bija citas jaunas, bet ja pirms 4 gadiem bija tā, mēs nākam pieredzīti, tad šogad visas ir vienādas. Ja kurš var uzvarēt, kam labāk uzkritīs, kam vairāk spēks, kam lielāks cīņas verstajā, kam lielāka nekaunība. Varbūt mums trūka drusku tā nekaunība. Jā. Bet, fināls nesanāca, kā gribējās. Bet, bija labas spēles tāpatās. Tur sprikals, jūs jau arī visu sezonu bijāt, tāpēc es uzaicināju tevi, jo jūs bijāt tāda komanda, kas visu laiku ar mani draudzējās, es visu laiku vadīju, un jūs visu laiku nācāt pie manis kaut kāds tur prikalas šāvāt, es nezinu, bija ritīgi rēcīgi. Un arī pēc tam, kad es beidzu vadīt, un mēs parunājām ar jums un tā. Un tāpēc arī bija tā, ka es biju sarunājis to Nikolai Puzikovu, protams, ne tikai priekš jums, bet tā kā jūs bijāt tā lielā daļa, kāpēc Nikolais Puzikovs tieši tur bija. Un tas bija tik bēdīgi redzēt, protams, finālā. Meitenes ļoti labi noblieza ēnkuri pret Saldus. Jā, ļoti labi. Nereāls fināls, ritīgi labs fināls. Daudz cilvēku arī skatījās. Bet labi, ka jūs bijāt arī tajās skatītājos, jo Nikolais Puzikovs, Dievs, kā mēs plānojam to, un tas bija tik skaisti. Un galvenais tas, ka jūs visi tur bijāt, visas meitenes. Bet par Getiņu arī gribēju pajautāt. Jums ir tā, ka tu saki, ka tu biji ar pieredzīti. Šogad tu nebija ar pieredzīti, bet tu dažus gadus atpakaļ. Es iepazinos ar 3-3, 17. Es negribu salmalot. 17. gadā, kad es biju U18 kandidātos. Tu biji kandidātos? Jā, es biju pie U18. Man lika izvēlēties, vai es vēlos iet uz 3-3 spēlēt, vai es vēlos palikt lielajā izlasē. Es neesmu nekāds tur, neesmu 5-5 baigās spēlētājs. Man nav tas talants, man ir smags darbs visu mūžu laikā, teiksim tā. Un es izvēlējos 3-3. Uzvarējām mēs kvalifikācijā Francijā, un tad aizbraucām uz... Kur mēs aizbraucām? Dievim, jā, mēs aizmirst pilnīgi.
Bet Francijā, jā, jūs man pareizi fakti ir uzrakstīt, tas ir ideāli. Jā. Bet jums bija kvalifikācija tikai? Tā bija kvalifikācija, tur mēs uzvarējām, un tad mēs atbraucām uz finālu turnīru, dabujām 6. vietu Eiropas čempionātā 3x3 U18. Un kas jūs bija pa komandu? Es biju Ligita Golovko, Felicita Liepiņa un Laura Okuņeva. Laura Okuņeva vēl projām mums spēlēt. Uzmanību, viņu mēs pirms 4 gadiem es teicu, es vēlos paņemt kādu, no ar ko es esmu spēlējis jau iepriekš. Un ļoti patīk, kā viņi spēlē tāds maziņais asais. Mēs viņu saucam pa lapsiņu. Un, Kāpēc lapsiņa? Viņa tāda ļoti aša un viltīga. Viltīga, tiešām viltīga viņa ir. Nē, tas gan. Un tur es iepazinos ar to 3x3. Tad nākošajā gadā mēs bijām Olimpiskās vienības C sastāvā. Tur bija turnīri, un tad bija pārtraukums 2020. gadā, ja nemaldos, paņēma U23. Tur mēs bijām komandā Laura arī bija, Raivita Kuriņika, kas saldu spēlē, Janeta Rozentāla un vēl Musenī Ķīvīt vienā posmā pieslēdzās. Un tā tas turpinājās, tur izbeidzās viss, un pirms 4 gadiem māsa pateica, es gribu spēlēt getiņā. Viņa dabūja vēl vienu meiteni, es kā māsa. Obligācija jāspēlē, labi spēlēsim. Un tā turpinājās visa getiņa. Nē, tas ir krūti, un tas ir reāli. Jo prīkols tāds, ka pirms kameras bija ieslēgts, es nezināju, ka jūs esat māsas. Man vienmēr likās, ka jums ir vienkārši vienādi uzvārdi. Sakritība, abas no saldas. Nē, īstībā. Es nezinu, kāpēc es nevarēju iedomāties, ka es nezinu, es vienkārši nezinu. Bet vajadzēja man saprast, jo tas ir tik loģiski. Bet man liekas, tu vienīgais nezināji. Reāli, varētu tā būt tiešām. Nē, bet arī es gribēju par saldu parunāt. Tu stāsti, kad jūs abas ar māsu no saldu zini. Droši vien, ka jums ir kaut kāda stāsta rēcīgai, kāda jaunība, nezinu, kā jūs pavadījāt ar māsu, piemēram. Es tur, nezinu, ar māsītes tur kaut kādas sūdzes sadarīju visu kaut ko, un ko jūs darījāt jaunībā? Es teikšu tā, viņa 4 gadus jaunāk nekā es. Pieņemsim, man tur bija 16, viņa pat tur bija 12, tā ir diezgan liela atšķirība. Tagad 24 un 21, 25 un 21 nav baigās atšķirība, bet mums bija tāds treneris Pēters Višņevits. Man paudze zinās, tur 5 gadus, varbūt vēl jaunāk, varbūt pat vairs nezinās. Bet ar viņu viss sākās. Viņš mūs no pēdējās vietas 2. divīzijā dabūja uz 1. divīzijas pirmajā, nebija pirmo, uz 3. ja nemaldos, māsa ar 1 gadiem izcīnīja. Principā topā. Un mums, principā, nebija beigās vasaras. Mums bija smagi darbi, nometnes gandrīz 2 nedēļu garumā, bez telefoniem, 4 treniņi dienā, viss pēc. Tā kā jaunatnē tas bija? Tas bija jaunatnē. Principā ar 1. gadu, viņš mācīja, trenēja kādus 11 gadus, es negribu samalot, plus mīnus. Un jau 4. klasē viņš atnāca kaut ko, tā kā es jau 5. 6. klasē, tad jau viss tās nometnes sākās par itīgo, un nebija man baigās vasaras, bet rezultāts tas nesa. Es varēju ceļot ar basketbolu. Tu ceļoji kur, uz Ameriku? Pirmkārt, sākot ar viņu, mēs tur bijām uz ārpus Latvijas drusku, bet ne pārāk daudz. Jaunatnē jūs ceļojāt. Jaunatnē, tad tā bija izlases, tad atkal tur citās valstīs, un tad uz Ameriku, protams. Jums bija tā kā saldus komanda, tāda komanda, no kuras ņēma visas izlases meitenes? Nē, mēs bijām principā jaunatnes līgas meitenes līdz 12. klases beigām, un mēs spēlējām, es neatceros, kā saucās to līgu, bet principā 2. divīzijā Latvijas līgā. Es pagaidīju atcerēšos. Es arī nezinu. Es tikko skatījos. Pulman. Pulman. Pulman? Jā, man liekas, jā. Ne? Labi, varbūt man likās, es biju tik pārliecināts, man likās, labi, nē. Varbūt. Man liekas, ka bija Pulman, bet labi, tas, jūs tā kā, es tieši jautāju par to izlasi, jūs tā kā, no jūsu komandas nebija tā, ka tur, piemēram, 5 meitenes bija izlasē? Zini, piemēram, ka jaunatnē ir kaut viena komanda, piemēram, U16 izlasē, kur ņēma visas meitenes? Nebija tā, ka no mūsu, jo, bieži vien Rīgas komandas ir tas kodols, un tad tur parasti nāk no tajām, teiksim, lauku pilsētām. Īsti nevar teikt lauku pilsētām, bet, Lauku pilsētām.
citi cilvēki sauc saldus par laukiem. Nē, Es principā arī saku, ka es nāku no laukiem. Nē, Bet, jo, ir vēl lauki, kas ir man omas mājas, bet lauki ir normāli pilsētiņa. Bet, kad mēs sākām, kad Pēters Šņēvits atnāca, īsti nebija neviena. Viņš sāka trenet, un jau tad sāka meitenes parādīties no saldus arī. Nē, es vienkārši atceros, man arī, ka jaunatnē spēlēja. Es Ādažos spēlēju, varbūt zinu, kas ir Ādaži. Labi, sāksies. Bet es Ādažos spēlēju, mums bija tā, ka, piemēram, vienmēr uz kaut kādu 18 izlasi paņēma, tā kā kaut kādus 5 no, piemēram, DSN, zini. Bet bija arī tā, ka dažreiz tur kaut kādā U16 paņēma kaut kāds 3 no Liepājas. Liepāja arī tā skaitās. Liepāja arī skaitās. Viņam diezgan labi spēlētāji, jā. Jums nebija jūs treneris, izlases treneris kādā momentā? Man liekas, ka viņam piedāvāja, bet viņš nebija. Jā. Viņš tur kotējās pirms mums, viņš tur bija lielām komandām. Tur es tiešām negribu teikt, jo man liekas, ka es samalošu, un man atmiņa ir zivs atmiņa. Jā. Tas jau nav nekas slikts. Bet viņš tur pirms tam tāda savantis, kad bija, un man šķiet, un tad apakaļ, kad viņš tur Kambalu arī trenēja. Tas nav tas treneris, kas bija filmā? Nezinu, nezināju. Jā, viņš bija kaut kāds momentiņš, tur bija. Pagatējā jaunajā Kambalas filmā. Es neesmu redzējis viņu. Es neesmu redzējis. Bet viņš arī tajā tur grāmatā Kambalas bija, un viņš tur, tie bija viņa, teiksim tā, zināmākie gadi, teiksim, tā kā uz Saldu atbrauc, tas jau bija tāds. Jā, Kambala no Saldus? Nē. Tagad Pēters atbrauc uz Saldu. Saprat, jā. Tas bija, pirms tam bija visi tādi lielās komandas. Ko turība, man liekas, viņam ar kaut kādu brīdi bija. Jā. Jums tas stāsts, jums bija nometnes ļoti daudz, jā, vasarā? 2, principā. 2 nometnes. 10 līdz 12, 14 dienām. Jā. Un tad treniņi 2 reizes dienā Saldū. Jā, man vienkārši ļoti interesē arī. Mums bija tā, ka mums bija nometnes, tagad bija jaunāks ar lielajām rīdzenes meitenēm. Ar tām, es nācos precīzi tur, bet tās, kas tur tagad izlasēs spēlē, un tās tiešām labi viņas visas spēlē. Mums bija tā, ka, piemēram, es spēlēju U15, un mēs spēlējām pret 18-gadīgām meitenēm. Jums arī bija tā, ka jums bija Saldū ar džekiem kopā nometnes, vai ne? Nē, nebija. Beigās bija kaut kāds, kur viņš paņēma pāris džekus, bet tur bija... Jā. Bet tas nebija tāds main. Jā. Latviešu valoda. Tu vari teikt angliski, es iztolkošu. Main, tā kā galvenais. Saprat. Jā. Nē, man arī tik bieži tā, ka es, piemēram, vadu vai ko, es nezinu, runāju, man angļu valoda vienkārši crazy. Bet tu biji ASV, vai ne? Ja es nemaldos. Jūs redzēja formiņas ierakstīt. Ierakstīja Aneta Blūma internetā, un man pilnīgi viss izmetās. Man ir bildes sagatavotas, starp citu, un tu man izstāstīsi, kas bija katrs prikals. Bet tas bija šīt vēlāk. Bet tu spēlēji Amerikā, tu vēl projām, vai tu visu tur esi nospēlēji, cik tu sezonas nospēlēji? 4 sezonas nospēlēju. 4 sezonas? Jā, es principā bakalauru tur dabūju. Jā. 2 gadus junior koledžā, Vincents universitāte. Šobrīd īstenībā viens saldniecis turien aizbrauca. Interesants fakts, pirmā latvieta tajā skolā ir no Saldus. Viņa pagājušajā gadā bija galvenā trenere tajā skolā. Sanāk, pirmā latviete Vincents universitātē bija saldniece. Es biju kaut kāda 7. Es nezinu, viņiem ļoti, tam trenerim patika latvietes. Es biju 7. Tieši no Saldus? Nē, vienkārši latvietes. Saprat, jā. Un es aizgāju, tad... aizbrauc cita latvieta, viņa pagājušajā gadā pabeidza, un tagad Dženifera Rieksta. Viņa no Saldus, viņa spēlēja. Es zinu viņu. Viņa spēlēja Nācija līgā, un viņa tikko aizbrauc uz to skolu arī. Damn. Es nezinu, vai viņa sauc Ingrīda, viņa no Saldus viņa bija tā pirmā latvieta, viņa pagājušajā gadā bija galvenā trenere, tur es tiešām nezinu, vai viņa atkal ir trenere, bet jā. Kā tev pastāst? Man vienkārši arī daudz pazīstam Džeki, piemēram, spēlē tur Amerikā. Kā tas ir? Man vienmēr, zinies, basīt, tagad spēlēju, man vienmēr bija sapnis uz Amerikā aizbraukt. Kāda ir tā pieredze? Kā tur ne tikai basīts, bet kāda tur ir lifestyles, kā tev bija tur dzīvot, kādu ēdienas tur, es nezinu, visu laiku tikai fast food vai kaut kas tāds. Ēdienas, man liekas, ja tu paprasīsi, jebkuram Eiropietiem, viņš pateiks, ēdienas bija lielākais tāds. Nē. Yeah? Jo, es ļoti pieņēmos svarā. Mēs nerādīsim bildes, es pēc tam vēl notraumējos, bet tu man neatpazītu. Es pēc tam gadu paliku Latvijā, jo bija Covid ar Pētera trenējos, es nometu 25 kg gada laikā. Un tad tajā vasarā man paņēma 23 izlasē. 25 kg? Jā, gada laikā, principā. Tas ir crazy. Bet, es arī biju tādu
Jā, tas tā kā vienkārši no Amerikas ēdiena. Nu, es biju notraumējusies, un, zin kā, pirmo gadu tu gribi visu pamēģināt. Jā. Un tad tu beigās atbrauc ar tādu skaitli, ka tev ir tāds, ak, Dievam, ko es savu dzīvi izdarīju. jā. Gribēju pamest basketbolu, bet Pēterim bija tāds, ne, mēs tevi izglāsim, būs viss kārtībā. Jā. Nu jā, basketbola ziņā ļoti atkarīgs no līgas, es domāju, jo spēlējot džuko, un pēc tam nākamos 2 gadus es nospēlēju 2. divīzijā, basketbols bija citādāks. Uzreiz augstāks ir, un, protams, 1. divīzijā arī pavisam cits ir. Tu vēl spēlēji 1. divīzijā, jā? Es nespēlēju 1. divīzijā, es jau sapratu, es kā centrs nosacīti esmu, ar savu 1,78 m 1. divīzijā, ko es tur darīšu, soliņu sildīšu, pudeles padošu. Jā. Tajā brīdī es vēl gribēju uzspēlēt, un es domāju, vai aiziešu uz 2. divīziju, meklēju skolu, un paņēmu tāda Salem University, viņa ir privāta skola, viņai ir ļoti maz studenti, bet viņa kādreiz bija internacionālā. Tajā gadā bija 45% ārzemnieki. Tā kā skolā. Skolā visā. Un komandā mēs bijām 50% ārzemnieces, 50% amerikānietes. Jā. Gada beigās mēs, man liekas, ka palikām 8 ārzemnieces un 4 amerikānietes, jo pārējās aizgāja. Tas ir crazy. Jo bija kaut kādi jaunie bija treneri jauni viņiem, un, ak, Dievs, kā viņi deva iekšās. Tā kā, es nezinu, vai Eiropā tu paskaties NBA un pasies Eirolīgā kā treneri runā ar spēlētājiem. Es nezinu, vai tas ir tāds Eiropas lieta, kad rītīgi tev dod iekšās. Nu, laikam tās amerikānietes neizturēja to un aizgāja prom vai tikai izmest, bet, viena Eiropieta tikai aizgāja, bet pārējās visus mēs noturējām. Un jūs bija coach vienkārši no... Ne, mums coach, es nezinu, viņš bija... Amerikānietis vai? Jā, sieviete un vīrietis, bet viņi bija tādi... Ar Eiropas pieredzīti? Nē, viņi nebija Eiropas pieredzīti, bet viņi bija tādi... Kurš viņi tika atlaisti pēc tam. Tā kā viņi bija pārāk bargi vai kas? Viņi bija tādi nepareizi. Tur mūsu fizio teica, ka viņus atlaidīs uzreiz jau sezonas vidū, kad mums ir jāaizok. Tur bija... labi, es izstāstīšu, bet principā viens atgadījums. Viens atgadījums jaunajā gadā mums bija jābrauc uz vakariņām. Un mums tagad meitene, kur vienīgā var vadīt busiņu, ir smadzeņu satricinājums. Ok, mēs lēnām aizbraucam uz to pilsētu, aizbraucam uz restorānu. Beigās viņi ir sajaukuši restorānu, nevis mēs. Mēs esam 14 cilvēki pasūtījuši ēst, dzērienas, ķipa un apetaizers un visus tos. Viņi zvana, vai vēl tieši šurp uz šito restorānu. Mums tāds, labi ir. Iedomājies, 14 cilvēkiem jāsamaksā par saviem apetaizeriem un dzēriem nebija. Bet no apetaizeriem cita puse ir ārzemnieki, kartes nedarbojās. Mēs pēc 40 minūtēm ierodamies tajā restorānā. Pilns ar cilvēkiem. Mēs ejam, to apsēdīsimies. Viņiem tāds, nesēžaties. Kas tas tagad bija? Ķipa, kāpēc jūs mums likāt gaidīt? Viss, ejiet prom, rītā skriesim. Tā kā treneri to teica? Jā, treneri. Un tā mums arī izdina visu ārā. Un tā mēs arī iedabujām vakariņas. Un tā mēs nākamajā dienā mums ir jāskrien. Mēs nostājamies visus uz līnijas. Saka, skriet. Neviens neskrien. Kāpēc? Mums bija tāds, ķipa, kā saka. Kaut kādi jāizskriet, jā. We're gonna stand on this. Jā. Tas nav godīgi. Stāvam kaut ko, atkal kliedz uz mums, mēs uzstāvam beigās, galvenā trenere aiziet prom, atnāk viņam tāds, ja jūs neskriesiet, mēs sezonu atcelsim. Beigās viņa aiziet, labi, mēs noskienam ar otro treneru, mēs ejam pie fizio, viņš uzreiz saka, šitā nevar, viņi vispār nevar atcelt, jūs sezonu jums vajadzēs stāvēt līdz galam, visi bija tā kā pret tiem treneriem. Tāda treneri mums bija. Es nekad nebiju dzirdējis tādas stāstus par treneriem. Tas bija tāds atgadījums. Nē, es Latvijā esmu dzirdējis tur kaut ko, ka tu treneri bijuši bārgi vai kaut kas tāds, bet tas ir heavy. Tas tāds, es nezinu, cik daudz no šī patiesība, bet viņi pēc tam aizgāja uz citu skolu, viņas iesūdzēja skolu. Tas ir, wow, ok. Mums bija tādi treneri. Okay. Un es nākot no Višņēvic, es tā kā varēju to izturēt. Un tā kā visu to, protams, es pat arī traumējos tur visādi, jo viņi tā kā izdzina mūs līdz tā, ka tu esi nogurs. Principā treniņa beigās, 5 minūtes treniņa beigām meitene vien pats stāv, griežās un izmež potīt. Nevienam nebūdot blakus, jo tu esi tik nogurs, ka tu nespēj vairs kontrolēt savu ķermeni. Līdz tādam levelam mūs aizveda. Man bija jāapdomā, tas ir vienkārši crazy. Bet šautās, protams, tām treneriem, teiksim tā. Viņš jau normāli ir tā
izrūdījis, teiksim tā, bet nereāli izklausās. Amerika, man tagad visi sapni sabojāja. Nē, tas bija tāds atgadījums. Citi tur rītīgi starā, protams, man basketbols nekad nav bijis pirmajā vietā. Man patīk būt tādam pa gaisu un visu kaut ko izmēģināt un aizbraukt un šitien un tur. Un tāpēc man bija tāds, var dabūt izglītību pa velti, var paceļot, var šur un tur aizbraukt. Tāpēc tas bija tāds man lielākais iemesls aizbraukt. Protams, es negribu sēdēt arī uz soliņas. Man strādāja trenējos un vispār, lai es varētu spēlēt, bet tas tā pa basketbolu. Bet tu izmācījies, ko tu izmācījies Amerikā? Starptautiskā biznesa vadība. Un tev tas arī prikals, ko es pajautāt, tev palīdzēja tas, ka tev ir Amerikā tas grāds Latvijā, jo tu droši vien, ka strādā tagad Latvijā kaut ko vai nestrādā vēl saistīt ar to? Es ar to nestrādāju saistību, bet Latvijā ir tā lieta, ka vajadzīga pieredze. Un es īsti nekad, es atbraucot meklēju tur, tādu nopietnu darbu. Nopietnu darbu, teiksim, tā. Priekš tā, ka kāds ir pabeidzis bakalauru un tā, bet ļoti daudz, kur prasa, tajos zināmajos lielajos uzņēmumos prasa ar pieredzi. Un es, 4 gadus esmu bijusi prom, pa vasarām esmu Latvijā maņa, un man bija tāds, varētu pasrādāt, bet vecākiem bija tāds, ko tu esi visu gadu prom, 3 mēnešus Latvijā, aizēji izbaudi vasaru ar draugiem, ar ģimeni, ar visiem, nevis tagad es strādās un sēdēs kaut kur, un tā man īstās pieredzes nebija oficiāls. Es tur šur un tur visu kaut ko saistībā ar basketbolu padarbojos. Tu negribēji, piemēram, Amerikā strādāt? Man patīk Amerikā, lai aizbrauktu ceļot, bet dzīvot laikam es tur negribētu. Kā tev bija dzīvošanas apstākļi? Dzīvošanas apstākļi bija visu ok. Pirmajā skolā es ar vienu meiteni vienā istabā dzīvoju, un mums bija tāds gaitenīts ar vēl vienu istabu, kuru kopīgā uz 4 principā ir vannas istaba, 2 izlietnes tur toaleta un vannas istaba. Tad tur dzīvojies, tur ēdnīca un viss tā. Un 2. gadā mums sanāca tā, ka mums bija 2 tā, mēs vienā istabiņā, 2 bija tukša, un tad es pārvēlcos uz otru, un tad katrai bija sava istaba. Tas jau krūti īsti. Mums bija tāda tīra ok priekš Zukā. Tā 2. divīzijas skola, tur bija tāds drusku bēdīgāka situācija. Tā nebija viena no tām labākajām, bet man cilvēki patika. Man ļoti patika, ka bija ļoti internacionāls viss. Tu esi tagad sadraudzējusies ar kādām meitenēm no... Uzturi kontaktu. Jā, es tikko biju uz Čehijas ciemos pie savas 2. istabas biedrenes, un pagājušo vasaru man Spānieta atbrauc ciemos no 1. skolas. Jā, tas ir riktīgi krūti. Man joprojām ir no Amerikas viena. Amerikā es Ziemassvētkus svinēju, jo es nebraucu uz mājām. Man sezona tur 24 stundas atbrauc, 24 stundas atpakaļ, un man kaut kā vienmēr iekrita, ka man knapi nedēļa brīva. Un es sadraudzējos ar mūsu menedžeri. Viņi dzīvo Čikāgā, un es pie viņas ģimenes braucu. Es jau tā kā daļa no viņas ģimenes, es pie viņas Ziemassvētkus svinēju, kaut kad arī pa brīvlaikiem aizbraucu. Un, jā, es ceru, kaut kad aizbraukt pie viņas ciemos, viņa te pārvācās uz Havaju salām. Uz Havaju salām aizbraukt. Jā, es tagad gribētu tāds maziņš sapnīts. Bet jums Amerikā Ziemassvētki tā ir tas tā kā, piemēram, es skatos, viens pats mājās, un viņiem tur tie Ziemassvētki tā nereāli. Tur ir tā Amerikā? Tā kā tu aizbrauc uz lielajām pilsētām, piemēram, mēs Čikāgā bija visas Ziemassvētkus. Diezgan tā iesvairīgi, tu aizēji tajos veiklos un ar tām dāvanu kaudzēm. Pirmajā gadā, kad es tur biju, es tagad aizēju, es redzu to dāvanu, jau sagatavotās dāvanas nedēļu pirms, un es tagad saprotu, kur lai es tagad izroku naudu, lai visiem nopirktu dāvanas. Kaut kas bija iekrāts, kaut ko. Beigās tad un pat arī saņemu tur Nike botas, krokšus, tur Nike štos te tērpu un visu. Man tāds, es priecīgi par savu... Latvijā par savām omas uzadītajām zeķēm. Es tieši gribēju teikt, Latvijā viss, kā domā no omas uzadītās zeķes, un varbūt kādu basīšu bumbu, un tas viss Ziemassvētku. Man baigi labā zeķes šo Ziemassvētku uzdāvināja oma. Tas vispār perfekti. Bet, nē, tas ir rītīgi. Es domāju, tas amerikāņu sapnis, man liekas, daudziem arī jauniešiem basītī. Visi grib aizbraukt uz Ameriku, bet, Man liekas, tev ir iespēja, un, tu, lai to te pasaka, es nezināju, ko es pēc vidusskolas gribu darīt. Man tāds labs variants ir aizbraukt un tur padzīvojas, jo man patīk visu kaut ko tur jaunas lietas redzēt, jaunas cilvēkus satikt. Un tas man īstenībā ļoti patīk tos cilvēkus satikt. Viņi tik atvērti, tik draudzīgi, Es atbraucu pagājušā vasarā atbraucu uz mājām. Es braucu sabiedriskajā, un es atbraucu saldu, un man tāds, tēt, kāpēc visi ir tik depresīvi? Man tikko mazbērns asījās uz mani, kā man tu gribētu nožņaukt.
Nē, Latvija ir trāka. Nē, Latvijā tiešām. Nu, tas ir bēdīgi. Es nezinu, kāpēc. Kāpēc Latvijā viss tik depresīvi? Kas ir tas iemesls? Nu, šovasar es teiktu laika apstākļi. Nē, nu jā, varbūt jā. Bet nē, es gribētu mainīt. Mēs varētu abi divi kopā piecelties. Mēs varētu izdarīt tā, ka mēs uztaisam tādu gājienu. Visi priecīgi. Lielām plakātiem. Jā, nu, es nerunāju par pride gājienu, es nerunāju vienkārši tā kā par... es runāju par tā kā reālu gājienu, kur visi ir priecīgi un visi tā kā... Ja mēs divi tā iesim, visi domās, ka mēs esam jocīgi. Un ar saidāju būs. Bet kaut kā jau jāsanā. Zini to, Džeku? Tagad pilnīgi novirzījāmies no tēmas, bet atceries. Zini to, Džeku, kurš taisa smieklu jogu? Nē. Nezinu, krač ir tāds viens Džeks, kurš taisa smieklu jogu. Mēs varam ar viņu kopā sadarboties. Un uztaisīt Latviju priecīgi. Ne? Vajadzētu Latviju priecīgāku. Ej, tu nos, bet reāli. Es vēl raudāt gribu no tāds, ka es esmu priecīgs, kas tev uzaicināja. Es gaidīšu no tevis maketu par šo. Kas ir makets? Nauda? Nē, makets, tā kā melnraksts, tā kā tāds plāniņš. Es vispār nezinu, kas tas par vārdu. Tu teici, ka tu nemāki latviski, bet tu māki tā kā ideāls. Varbūt tas bija nepareizā definīcija. Es pirmo reizi dzirdēju vārdu makets, tāpēc piedod, man bija tāds šokiņš. Bet es tev gribu uzdot jautājumus. Es biju sagatavojis, mēs aizrunājāmies, bišķi crazy. Jo it kā, zini, šitie skaitās īsās sarunas par basketbolistiem. Mājas, ka mums būs kaut kāds 2 stundas. Varētu tā būt, ne? Domāju. Varētu būt. Bet nē, es vispār nenožēloju. Bet labi, klausies. Ja man tev jautājumiņš. Aiziet. Pirmais jautājums. To jau Jānis pateica. Nāciju līga. Bija tādi 2 vadītāji Nāciju līgā, varbūt zini. Es un tas Džeks, kas bija pirms tam šeit atnācis pirms kameras. Viņš man lika uzdot jautājumu, kurš ir labāks Nāciju līgas vadītājs? Es vai viņš? Un saka godīgi, jo es zinu, ka viņš to pateica kaut ko ausī, bet godīgi. Tagad viņš nedzird, un viņš pēc tam varbūt nestīsies, skatīsies, un tad viņš varēs saprast. Man patika, ka Jānis bija visas 3 dienas kopā ar mums. Tu biji noslēpies tajā kastē. Bet nē, es biju pirmo dienu, man liekas. Bet ne? Nē, tu biji vienkārši atnākusi pastīties. Tas sanāk Jānis, jā. Tā godīgi. Bet come on, nu. Bet tu zini, kāpēc uzdodu šo jautājumu? Tu atceries to situāciju, kā bija, kad mēs piegājām, es biju novadījis iepriekšējā dienā, un tad es Jānim uzbraucu virsū. Ak, Dievs. Un ja tad es vairs negribu neko runāt, es tā nezinu, ka tu vari labāk, tev viss kārtībā. Un viņš arī salīdzinoši ar pirmo un pēdējo dienu, pavisam cita lieta. Jā. Man bija tāds, neuztraucies, tā kā viss kārtībā. Ekroč, tie, kas nezina, es pastāstīšu. Mēs vienkārši runājam, tā kā mēs vēl runājam. Tie, kas nezina, es vadīju Nāciju līgu, un tad nākamajā dienā vadīja Jānis. Un es biju novadījis, un nākamajā dienā, kamēr Jānis vada, viņa pieiet pie Jāņa, viņa pasaka, kāpēc tu vadi? Anžam daudz labāk sanāca. Un es sajūtos tik nērti, un es nezināju, ko man pateikt. Bet, man citreiz izspruka no mutes tāda. Es to nedomāju tā ieduršana sirdies. Tas bija tāds uzmudinājums. Es zinu, ka tu vari labāk. Tā kā es saprotu, ka tu esi uztraucies. Jā, un prikals tāds, ka tu vēl tā nopietni to pasaki, un es redzu Jāņa sejā. Man mēdz būt. Tas no manas ģimenes. Mēs tā ar pilnīgi nopietnī pateiksim visstuvāko lietu, un tas visi domās, ka mēs esam nopietni. Tas bija tik labi. Es domāju, crazy. Es nezinu, ko jebs saldo tur baro, bet kaut ko čīsta traka. Labi humoru izjūtu, neņemt visu pie sirds. Nē, protams. Labi, nākamais jautājums. Vienkārši man obligāti to jāuzdod, jo es gribu ļoti uzzināt par šo. Eirobaskets kies? Jā. Mūsu spēles. Jūsu spēles, Latvijas spēles. Vai tu, spēlētājs tu paļi mums zini? Jā, plus mīnus. Es gribu dzirdēt, jo es to uzdod visiem, uzdošu arī, jo tu esi man otrais viesis. Nē, labi, klausies, nav nekas sarežģīts. Es gribu dzirdēt no tevis top 3 komandas šogad, bet godīgi top 3 komandas. Valstis jau droši vien, ka zini. Neteiks kaut kāda tur Brazīlija. Brazīlija jau nespēlē Eirobasketā. Bet top 3 komandas MVP. Tas viss. Es gribu dzirdēt. Tagad top 3 komandas vienkārši? Top 3 komandas un kas būs MVP. Un tad es tā kā, skatoties atpakaļ, varēšu uzzināt, kam bija pareiza atbilde. Man liekas, ka Vācija gotaisies augstu. Vācija, pirmā vieta Vācijā, jā. Viņi ir vesels čempioni. Jā, protams. Es tur pāris spēles kaut kāds, es nesījos pilns, bet kaut kāds moments, kad tur uzslēdz fonā vai kaut ko tādu. Es tieši tā, es pa pāriem baigi nezinu. Tā, Vācija, pirmajā. Latvija kaut vai otrajā, ne? Ko tas vajag?
Kam kur to patriotiskais? Es došu Latvijai 3. tādā gadījumā. Došu Latvijai 3. ok. Labi, un kam ir 2. vieta? Es būtu teikusi Serbijai, bet viņiem tas, kā sauc, Bogdanovičs, notraumējies un nespēlēs. Tad jau tu zini, ko tu runā, ka tu nezini par Eirobasketu. Ja tu zini, ka tas tādi konkrēti cilvēki. Jā. Ja tu man pajautātu pirms 5 gadiem, es vairāk zinātu. Es vairāk arī Eirolīgai sekoju. Es nezinu, ka Slovenija tur gan arī zaudējusi. Jā. Nu, labi, Vācija un tad 2. vietā? Tas ir Francija. Es saku, labāk saka Serbija. Man liekas, ka Serbija būs 2. vietā. Lai arī viņiem Bogdanovičs notraumējās, man liekas, ka viņi būs 2. vietā. Man patīk spēle. Jā. Es nezinu, varbūt Turcija pēkšņi kaut ko parādīs. Nē, tas būs crazy. Bet viņi ļoti labi spēlē. Jā, es biju skatījos. Tā pirmā spēle mēs vēl bijām aizgājuši klātienē, un pēc tam paskatījos statistiku 5 no 5 trojkām, un citiem tur arī 4 no 5. Es domāju, jo. Šodien mums ir spēle pret Portugālu. Jā. Atcerējos. Labi, MVP, kas pirms tā jautāja nākamajā jautājumā. MVP. No Vācijas vai no Serbijas vai no Latvijas kāds varbūt Arturs Žagars. Visām mētnēm patīk Arturs Žagars, tie jau droši vien, ka viņš ir MVP. Ak, Dievs, iedomājies, es šito neticēju, bet es biju ar Arturu Žagaru vienā nometnē. Mēs bijām 2-2 komandā un mēs uzvarējām. Wow. Kaut kādi bija 3 punktu nometne. Es neatceros pirms 10 vai 10 gadiem vai vairāk bija tāda Latvijā. Tā kā kontests 3 punktu? Nu, nē, vienkārši nosaukums bija 3 punktu nometne. Es neatceros, ko 10 vai vairāk gadi apakaļ bija tāds. Jā, es ar Arturu Žagaru bija vienā pārī. Mēs uzvarējām 2-2 turnīrā. Tur bija meitene un džeks. Crazy. Viņš ticamā man neatcerās. Nu, varbūt atcerēsies. Bet es pašlaik slēžu ar slavenību blakus, tas nozīmē, jā. Nu, sanāk, jā, Arturs Žagars. Nu, Dievs. Es varu to autogrāfu, varbūt. Kursiets. Beidz. Bet labi, Arturs Žagars tad MVP, jā? Nē. Man liekas, ka šis ir jautrākais podcasts, kāds jebkad ir bijis. Jā. Es nezinu. Es tikko redzēju, ka Somijam bija kaut kāds nereālā izlasošā zvaigzne. Laurija Markanens. Jā, viņš armijā ir bijis. Jā. Viņam bija 18 gadi. Viņam jau daudz gadu. Tomēr tas Džeks, kas ir tas... Ir kaut kāds jaunais 18. Slims Jesus vai kā viņi tur sauc. Tam, kur bija tie lielie mati. Jā, viņš tur kaut kāds... Moši Somija arī kaut ko pēkšņi izlaiks, kaut kur tur topā būs. Nē, jā, varbūt iespējams. Kračs tur ir tik daudz. Labi, dosim Jokičam. Jā, tas viss. Tas tāds safe answer. Jā, tas ir prastīgi. Labi, un par šodienas spēles arī bija pajautāt, jo man vienkārši pašam vajag zināt, tā, ja mēs skatāmies Latviju, Portugāli, kāds rezultāts, precīzi rezultāts, ja tu nosauks, es tev 1000 eiro iedošu. 1000 eiro. 80-14-2. Mēs uzvarēsim. Īstenībā ļoti iespējams, jo Portugāla varētu labu rezultātu parādīt. 80-14-2. Ok, atceramies, 80-14-2. Ja ir pareizs rezultāts, es viņai 1000 eiro iedošu. Iedomājies, uz Havaju salām var braukt. Nē, reāli, tur es mašīnu nopirkt, māju nopirkt, Havaju labis. Nē, labi. Labi, ejam pie nākamā. Es nevaru ar tevi var tā aizrunāties, tas ir crazy. Tas man nereāli patīk, tas ir rītīgi forši. Bet labi, es tev uzdošu tagad vēl foršāku jautājumu. Katrai meitenei, šis ir tas, ko es iepriekš rakstīju, es vienkārši domāju, ko tev uzdot, un tas bija uzreiz iedomājos. Katrai meitenei, ko es zinu, basketbolistēm, un es pazīstu daudz basketbolistiem, es tur dzīvoju kopā ar basketbolistiem, Šauto Cevelīnu Auto, bet katrai meitenei, ko es pazīstu, viņai ir uztaisīts savs playlists ar dziesmām. Vai tev arī ir savs playlists? Vai man ir kā 20? Nu, tas ir crazy. Kāpēc? Pirmkārt, es gribu zināt, kāpēc, un es gribu zināt, kas tev ir top 3 artisti un dziesmas. Ak, Dievs, man nav tāda top. Es nevarētu nosaukt ne top 3 artisti, ne top 3 dziesmas. Man ir tāds, kāds man mūds ir. Es Amerikā klausījos ļoti daudz R&B. Tagad man joprojām patīk, ir tādas mūdi, ka es kaut ko. Bet man viens no mīļākajiem ir tāda spāņu mūzika. Man bija 3 gadus spānietes komandā. Nevienu no tiem es nodzīvoju kopā ar spānieti. Man ļoti tāds pirms spēļu, tādas dziesmas, kas patīk, ko es arī ielieku mums RSU ielieku playlistē. Ir tāds, ne visiem viņas patīk, bet ir tāds L-Alfa dziedātājs.
Viņam ir tās viena no zināmāk, tā viņam ir tāds visāds, viņas tāds ir tik upbeat, protams, neko nesaproti. Bet viņas ir tāds, ka tu nevari, tā kā, tu gribi kustēties līdzi. Tāds man patīk, un man patīk, kad es taisu ēst, ir tāds vecākas, ne vecākas, bet tāds vecāks stils spāņu mūzikas. Man ļoti patīk spāņu mūzika. Nē, spāņu mūzika ir tik forša. Es zinu to jau, Alfa. Šorīt no rīta vēl viņa klausījos, kā taisījos. Vispār perfekti. Tāds, nu tad ir tās kaut kāds amerikāņu tur pop un kaut kāds pāris tur rap, nezinu. Kaut kā zinu, kā tu tur dzīvo, tu visur apkārt dzirdi kaut kāds tev iepatīkās tāds. Tad, protams, tādi vecie latvieši man no offense, kā tāda gaumas lieta. Jaunie latvieši man nepārāk. Kāpēc tu man to tā kā saki? Tas ir visiem pārējiem, kas skatās. Kāpēc tā kā es nezinu, varbūt tu arī klausies. Nē, vecie latvieši tādi. Kas man labāk tur Raimonds Pols un Čēnoks un Oldzīte, visi tie man vislabāk. Paņemsim vēl Dzintaru Čīču, viņš kursavnieks. Vispār perfekti, vispār čau. Un tādas vēl tur ir. Afrobeats man ļoti patīk, jo visās skolā, principā pirmajā skolā bija vairāk visādi tur mums no Āfrikas, no Jamaikas, no Keņas, no South Africa. Vispār man tāds ļoti frančiem arī ļoti forša mūzika ir. Nē, to es arī zinu. Tas ir, man ir pilnīgi tas pats, kas tev. Bet vienkārši es nevaru saprast to prikolu, kāpēc visām meitenēm ir savu playlist. Man nekad nav bijis savs playlist. Tas ir atkarīgs no, kā latviski, moods. Garastāvokļa. Garastāvokļa. Tas ir atkarīgs no garastāvokļa. Nezinu, vai ko tu dari, vai... Jā. Tā kā pieņemsim, tā kā man tāds maziņš hobijs, glaznot man patīk. Tad es uzslēdzu tādu mierīgāku, citreiz vai no R&B, citreiz vai tādu franču mierīgāku mūziku man patīk. Jā. Nē, krūti. Ir citreiz arī kaut kāda classical mūzika. Ne, baigi classical, ne, bet tāda tur violas. Pirms gulētiešanas. Es lieku klasisko mūziku. Nē, es lieku klasisko mūziku pirms gulētiešanas. Es apsolu. Tas ir vislabākais, kas var būt. Un tad vienkārši sapnies. Nē, nereāli. Labi, pēdējo jautājumu, jo man liekas, ka mēs jau 3 stundas runājam. Un es vispār nenožēloju nevienu momentu no šīs intervijas, teiksim tā. Ko tas nozīmē? Labi, pačau. Bet pēdējais jautājums. Es pat nezinu, ko tieši. Es zinu, ko tev jautāt. Pēdējais jautājums. Tāds atskatoties, tu varēsi apstīties šito un saprast, vai tā bija taisnība vai nē. Kādi tev plāni ir nākotnē? Pieņemsim pēc 5 gadiem, kur tu redzi sevi? Tas ir crazy jautājums, bet kaut kas jāpasaka tā, lai varbūt, nezinu. Tu tagad esi iedomājusies, nezinu, pirmā lieta, kas ienāk prātā, es būšu zvejotāji, piemēram. Labi, sorry, es nezinu. Es tiešām nezinu. Kas būs pēc 5 gadiem? Kur tu būsi? Tu pateici, ka es esmu pa gaisiem, ka man patīk kaut ko mēģināt. Tur tas prikals. Varbūt tu būsi gaisa balonā. Tā, kas instruktori. Es pēc 5 gadiem gulēšu gultā. Gulēšu gultā un celšos uz darbu, kurš sākās pusdienas laikā, ja man patīk pagulēt. Labi, un darbs kāds tev ir? Es nezinu. Es joprojām tas tā cringe izklausies, meklēju sevi. Man ir tāds, protams, man ģimene nav par to priecīga, bet es gribētu kaut kur pamēģināt un aizbraukt uz ārzemēm, kaut kur gadu. Man nevajag nekāda tur fancy job, bet es gribu kaut ko kultūru. Es nezinu, vai tas tāpēc, ka es Amerikā esmu bijis tik ilgi un man visu kaut ko es piedzīvojis un redzējis. Man gribās, nezinu, tur. Es dzirdēju cilvēku, viņi atbrauc kādu tur uz Spāniju, pastrādāt tur kafejnīcā un pasaka, ka Dievs, cik bija tik laba dzīve, tik viss forši. Vai tur uz Grieķiju vai Itāliju. Man patīk tās siltās zemes arī. Pēc 5 gadiem es nezinu, bet es gribētu, un man ir tāds plāns tuvāko kaut kā 2 gadu laikā kaut kur aizbraukt. Nezinu, vai palikšu, varbūt atgriezīšos, varbūt nē. Vienmēr var atgriezties. Bet man gribētos pamēģināt kaut ko tādu neierastu, netradicionālu. Sapratu. Nē, es tas tradicionālākais cilvēks. Tas ir tieši, kāpēc es te uzaicināju. Tas ir tā kā tieši tāpēc, es zināju. Bet nē, labi, tad tu pēc 5 gadiem tāds, tu ceļo, tu apskati citas kultūras un tu esi vienkārši savā nodabā. Ja? Cerams, ka nebūs tā, ka es būšu savā nodabā. Nē, tā kā... tā. Cerams, ka būs kāds, kas ar mani šo visu darīs. Jā, protams. Nezinu, es ceru, ka pēc 5 gadiem būs tā bišķi nostabilizējusies un sapratusi. Tā kā kaut kas tāds stabilāks sāks iet un tā settle down, teiksim tā.
Bet vēl neesmu gatava settle down. Jā, kračā pēc 5 gadiem Aneta Blūma būs prezidente. Iedomājies. Latvijai? Havaju salām. Eksotika. Nē, nu labi. Bet es domāju, ka mums ir jānoslēdz, jo mums ir it kā 30 minūšu podkāsts, bet es domāju, ka ir ļoti daudz ilgāk. Bet Aneta, tu biji vienkārši, man liekas, amazing. Man liekas, ka šis būs vislabākais podkāsts, kāds man ir bijis. Mūžu. Es vēl taisīšu daudz podkāstus, bet man liekas, ka šo es atcerēšos visu mūžu. Paldies tev. Un viens pēdējais, tu apsties kamerā, un viens pēdējais tāds vārds, ko tu gribi pateikt savai māsai, ģimenei un visiem cilvēkiem Latvijā. Es nezinu, es tev vienkārši būs pēc pressure. Širo vajadzēja pateikt pirms, es nevaru tavus visu izdomāt. Pasaki. Ierakst komentāru. Savai māsai, visiem pārējiem un ģimenei. Jā. Marta, tiekamies treniņā. Mammu, tēti. Čau. Es esmu podkastā. Un visiem pārējiem izbaudam pēdējo, es negribu teikt pēdējās silto mēnesi. Un tiekamies getiņā. Vienkārši perfekti. Vienkārši reāli perfekti. Reāli perfekti. Paldies liels. Šī bija Aneta Blūma un tas bija vislabākais podkāsts dzīvē. Tiekamies nākamajā epizodē un es maucu, es nezinu, raudāt no tā, cik šitien bija forši. Tiešām paldies tev milzīgs. Labi, čau.